Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim Valmieras novada pagastos un pilsētās pašvaldības vadība un deputāti tiekas ar iedzīvotājiem. Valmierā taps jauni īres nami. Kādu valsts atbalstu mājsaimniecības var gūt atjaunojamo energoresursu izmantošanai? Noslēgumā arī stāstīsim, kas jāievēro, lai pastaigas ar suņiem būtu pozitīvas gan pašiem suņu saimniekiem, gan arī apkārtējiem pilsētas iedzīvotājiem. Lai pārunātu aktuālos jautājumus un problēmas, Valmieras novada pašvaldība devās uz vairākām novada vietām, lai tiktos ar iedzīvotājiem. Par to, cik šādas tikšanās pašvaldībā ir nozīmīgas un ko tas dos arī iedzīvotājiem, stāstīsim jau nākamajā sižetā. Kocēnu kultūras namā aizvadīta viena no tikšanās reizēm ar Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Baiku, domas deputātiem, Kocēnu apvienības vadītāju un darbiniekiem, kā arī struktūru vienību vadītājiem. Šajā diskusiju pasākumā tika aicināti iedzīvotāji no Kocēnu, Bērzainas, Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagastiem. Kopumā februāra mēnesī mēs tiekamies 9 vietās. Tas ir katrā apvienībā, un ņemot vērā, ka Strenču apvienībā ir 2 pilsētas, Strenču un Seda, tad mēs tiekamies abās pilsētās šajās. Mērķis ir tāds, ka mēs izstāstām par to, kā pašvaldībai šobrīd veicās. Šajā un citās tikšanās reizēs domas priekšsēdētājs ar sanākušajiem iedzīvotājiem pārunās, kā 2023. gadā izlietots pašvaldības budžets dažādās jomās, kādi bijuši lielākie padarītie darbi, kā arī pastāstīja par to, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Iezīmējam kaut kādas būtiskākās lietas, kas šogad, bet jāsaka tā, ka šis gads varbūt nebūs no tiem pašiem labākajiem, jo ņemot vērā kopējo to finansiālo situāciju, pie tā, ka ieņēmumi stāv uz vietas, izdevuma sadaļa ļoti pieaug, tas nozīmē, ka mums vairāk nauda aizies uzturēšanā nekā varbūt kādos attīstības projektos, bet viennozīmīgi ir projekti, daudz ir uzsākti, kuri sāks tagad realizēties, un tā kā kustība arī notiks tajā virzienā. Šādas tikšanās ir nozīmīgas ne tikai pašvaldībai, bet arī iedzīvotājiem. Veidojot savstarpēju dialogu, tiek veicināta dzīves vides uzlabošana visā Valmieras novada teritorijā. Būtiski arī no mūsu puses arī dzirdēt šīs lietas, šīs problēmas, kur varbūt kāds arī nav nostrādājis pareizi, jo nevienmēr ir pašvaldība visu izdara, kā pienākās, un tad ir jāmeklē šie risinājumi, jāmeklē, kāpēc tā ir noticies, lai tā vairāk nebūtu perspektīvā. Ikdienā esam pieraduši gūt jaunāko informāciju no sociālajiem tīkliem vai Valmieras novada avīzēm, tomēr dažkārt tā ir vispārēja. Diskusijas savukārt nodrošina klātienes tikšanos, kur var saņemt atbildes, lai risinātu aktuālos jautājumus. Diskusija ir nepieciešama. Ir jādzird gan no vienas puses, gan no otras puses, jo tas, ko es šodien izstāstīju 40 minūtēs, to nav iespējams uzrakstīt nevienā, kā teikt, avīzē, un to arī nav iespējams nofilmēt, piemēram, jo tad neviens arī, tāpēc šī klātienes diskusija tomēr es uzskatu ir tāda ļoti labs veids, kā mēs viens otru sadzirdam un risinām kopīgi šīs lietas, lai mēs iet uz priekšu. Kocēnu apvienības pārvaldes vadītājs Dainis Skutels minēja, ka katra šāda sanāksme ir ļoti būtiska un priecē, ka Kocēnu kultūras namā ieradās tik daudz iedzīvotāju. Mēs bijām priecīgi katru uzklausīt un cerams, katrs arī atrada atbildes uz jautājumiem. Mēs cenšamies, mēs atbildam uz katra iedzīvotāja gan iesniegumiem, gan cenšamies palīdzēt. Tiekamies, ja ir liela nopietna problēma un pēc iespējas ātrāk arī reaģējam, lai to risinātu. Nākamās iedzīvotāja tikšanās ar Valmieras novada domas priekšsēdētāju Jāni Baiku, deputātiem un apvienību vadītājiem ir plānots Rūjienā, Strenčos, Naukšēnos, Burtniekos un Valmierā. Lai risinātu dzīvojamā fonda nepietiekamību, Valmierā pirms 7 gadiem tapa 2 daudzdzīvokļu īres nami ar 150 dzīvokļiem. Bet tā kā pilsēta attīstās, dzīvokļu problēma joprojām ir aktuāla. Un, lai to risinātu, tiks lēmts par jaunu daudzdzīvokļu īres namu celtniecību. Pavisam drīz blakus jau esošajiem īres namiem sāksies būvniecība. Celtniekus jau sijā Valmieras namsaimnieks izraudzījis, sākušies projektēšanas darbi. Šobrīd esam starta šāvienu gatavībā. Pēdējie papīri jāsakārto ar Altumu, jo 24. janvārī valdība pieņēma izmaiņas ministra kabineta noteikumos. Līdz ar to arī PVN daļa tiek finansēta caur Altumu programmu, kas
kas tomēr ir daudz labāk nekā tirgus situācija, jo caur Altumu ir iespēja mums piesaistīt kredīta resursus par 0,69% likmi, kas, ja tirgo skatāmies, tas 5 līdz 6%, kur mums tā matemātika vienkārši fiziski nesanāca. Tad tagad gaidām no Altuma pēdējās korekcijas. Paralēli Matīs šosei būs 260 dzīvokļi mājas ar kopējo pagalmu pa vidu. Katrai automašīnai atkal pa vienai. Atšķirībā no esošiem īres namiem varbūt nebūs pagrabs. Jāsaka, tā līdzinājā pieredze ar esošiem īres namiem, kad šī pamata sēšanās un tas gruntsūdens līmenis ir tomēr augsts, kas rada tomēr papildus izmaksas eksploatācijā, lai varētu noturēt pagrabu sausu. Tad lēmām par to, kad iztiksim bez pagrabiem. Par cik pieprasījums vairāk ir tādiem 3 istabu dzīvokļiem, tad esam lēmuši par to, ka jaunajos īres namos kopumā būs 52 dzīvnieki, nepilnīgi 60 trīnieki un 10 4 istabu dzīvokļi. Kad tapa pirmie īres nami Valmierā, šis pilotprojekts bija liels izaicinājums. Šobrīd situācija ir nedaudz mainījusies. Pozitīvi ir tas, ka beidzot šāda programma ir valstī, kad ir šis atbalsts granta veidā mājokļu būvniecībai, un tāpēc arī mums ir prieks, ka mēs varam startēt uz pirmo projektu 120 dzīvokļiem. Valmieras namsaimnieks to ir šobrīd ir procesā un to dara. Tas viennozīmīgi pie šī brīža būvniecības izmaksām, ja šāda atbalsta nebūtu, tad faktiski tā īres cena pārsniegtu tās iespējas, ko varētu cilvēki šeit reģionā samaksāt. Aija Kurtiša ir viena no jau esošo īres namu iemītniecēm. Viņa atzīst, ka īres namu sniegtā iespēja rast dzīves vietu ir būtiska jaunajiem speciālistiem, jaunajām ģimenēm. Šis personīgi mūsu ģimenei nāca kā ļoti labs risinājums, jo mēs ievācāmies un pārvācāmies uz Valmieru 16. gadā un sākām dzīvot tādā pavisam mazā vienistabas dzīvoklītī. Un līdz ar ģimenes pieaugumu auga prasības arī pēc telpām lielākām. Un šis bija ļoti labs risinājums, ātrs risinājums iekļūt uzreiz tādā labā dzīvesvietā. Protams, jārēķinās, ka īres maksa nav zema, bet salīdzinot ar īres maksām kopumā pilsētā, te ir savi plusi. Bija tas mazliet sāpīgais moments, kad Valmieras namsaimnieks atsūtīja ziņu, kad tiek pacelts īres namu nomas rēķins ikmēneša, un tad bija šī ātrā izvērtēšana, ko darīt. Vai mums tas ir izdevīgi, vai tas nav izdevīgi, bet tādā kopskatā, Valmieras kopskatā, mēs palikām pie tā, ka tas ir izdevīgi, jo neskatoties uz to, ka tā īres maksa ikmēneša mazliet pacēlās, komunālie maksājumi vienalga šeit ir ļoti draudzīgi. Jo komunālie maksājumi ietver gan apkuri, gan atkritumu izvešanu, gan ūdeni, un kas ir patīkami, ka apsaimniekošana kā tāda ir iekļauta jau īres maksā, līdz ar to mēs neizjūtam kā atsevišķu maksājumu. Šie īres nami ir energoefektīvāki, ir mazāk kvadratūra, līdz ar to vidēji kaut kādi 50 eiro, salīdzinot, ja jāīrē kaut kur tepat pilsētā, sanāk maksāt mazāk. Jāsaka, ka pieprasījums ir milzīgs, un ja kāds dzīvoklis atbrīvojas esošajos, tad, jau var teikt, nākamajā dienā jau ir jauni īrnieki ir iekšā. Arī, tā kā pieprasījums vēl aizvien ir, un šie 120 dzīvokļi, kas šobrīd arī tiks uzsākt šogad būvēt, nerisinās kopējo situāciju. Šādi tā veida projekti ir nepieciešami, lai reģionos vispār mēs varētu noturēt cilvēkus, un cilvēki gribētu atgriezties un dzīvot šeit. Ja? Jo, kā mēs redzam, arī pēc šī īstenotā projekta ļoti daudz tieši cilvēki, kas atgriežas no reemigrācijas, tieši grib dzīvot šādos namos. Jaunās ģimenes grib un vēlas pārvākties uz Valmieru, un tas būtu fantastisks iemesls viņiem to darīt. Ko līdz būs sakārtot visa nepieciešamā dokumentācija, būvnieki ir gatavi sākt darbu un esot apņēmības pilni, ka jau līdz ziemai jaunie īres nami būtu zem jumta. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un stāstīsim, kādu valsts atbalstu varam iegūt, ja vēlamies mājās uzstādīt, piemēram, saules paneļus. Un stāstīsim arī par to, kas jāievēro dodoties pastaigās ar suni pilsētvidē.
Vēl šajā gadā mājsaimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu saules paneļu un arī siltumsūkņu uzstādīšanai. Nākamajā sižetā stāstīsim, kur un kā to var izdarīt, kā arī viesosimies mājsaimniecībā, kas šo iespēju jau ir izmantojusi. Valsts atbalsta programma, kas darbojas jau 2. gadu, ļauj ikvienai mājsaimniecībai pieteikties saules elektrostaciju, gaisa ūdens siltumsūkņu, zeme ūdens siltumsūkņu un granulu katlu uzstādīšanai. Līdz šim šī programma ir sniegusi atbalstu aptuveni 10 000 projektu. Vairāk kā 90% no šī apjoma ir saules paneļu projekti atbalstīti, kas aptver visus Latvijas novadus un pilsētas, un tā interese no iedzīvotājiem ir ļoti liela. Līdz ar to arī mēs uzskatām, ka šī programma faktiski ir jāturpina tālāk un arī skatāmies šos risinājumus, kādā veidā vēl padarīt pieejamāku tiem iedzīvotājiem, kas varbūt līdz šim brīdim vēl ir varbūt aizdomājušies, vai arī nav bijusi kaut kāda tāda iespēja. Iedzīvotāju interese par iekārtu iegādi ir ļoti augsta, jo tas ļauj pašiem samazināt izmaksas. Ja šī interese saglabāsies, tiks apsvērta atbalsta programmas turpmāka pagarināšana. Tā reālā rīcība visticamāk būs gada otrajā pusē, kad mēs redzēsim, cik aktīvi vēl tiek izmantots finansējums un kāda ir interese no iedzīvotājiem. Jo jāņem vērā, ka arī tikko būs jaunā neto norēķinu sistēma stājusies spēkā. Skatīsimies arī, kā šis jauninājums ietekmē interesi pēc šāda veida iekārtu iegādes. Latvijā visos novados un pilsētās tiek atbalstīti projekti, kas izmanto saules paneļus. Lai gan dati mainās katru dienu, Valmieras novadā ir novērojama gana liela saules paneļu projektu īstenošanas statistika. Tas, kas ir manā rīcībā informācija, tad Valmieras novadā ir saules elektrostacijas ir bijuši 234 īstenoti projekti. Līdz ar to tātad šis ir tas skaits, ar ko varētu mēs sākt skatīties, bet es jau visticamāk jau pēc nedēļas 2 mēs runāsim par lielāku šo te apjomu. Pati pieteikšanās valsts atbalstam siltumsūkņu un saules paneļu uzstādīšanai ir jautājums, kas rada vislielāko interesi iedzīvotājiem. Atšķirībā no citiem konkursiem tā kārtība mums ir pietiekami vienkārša. Tātad iedzīvotājs pats izvēlās to uzņēmumu, no kura viņš vēlas iegādāties saules paneļus vai cita veida iekārtas. Viņš noslēdz līgumu ar šo uzņēmumu. Šis uzņēmums nodrošina iekārtu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu eksploatācijā. Un, attiecīgi, tad, kad šis darbs ir padarīts, tiek saņemti 2 veidi dokumenti. Tātad viens ir pieņemšanas nodošanas akts, un otrs ir izmaksu apliecinošs dokuments, vai tas ir čeks, kvīts vai tam līdzīgi. Un, attiecīgi, tad, kad tas ir izdarīts, tad iedzīvotājiem ir jāapmeklē interneta saite, tas ir eki.lv, kurā ir elektroniski aizpildāma anketa. Valmieras novada iedzīvotāja Evi Jozoliņa piekrita dalīties ar savu pieredzi, izmantojot valsts atbalstu saules paneļu iegādai. Jau pie mājas būvniecības, tas bija 2021. gadā, lemjot par potenciālo apkuras sistēmu mājai, mēs izlēmām, ka nevēlamies izmantot fosilo kurināmo, kas prasa gan papildus uzglabāšanas vietu, gan arī biežāku šo te apkopi, bet lēmām par labu siltumsūkņu uzstādīšanai. Kā zināms, siltumsūknis apkurei izmanto elektroenerģiju. Līdz ar to saules paneļu un siltumsūknis ļoti lieliski savā starpā draudzējas, lai samazinātu šīs te apkuras izmaksas. Pieteikšanās valsts atbalstam viņas prāt nebija pārāk sarežģīta. Pāris specifiski jautājumi, bet arī cilvēkiem bez priekšzināšanām tas viss ir izpildāms un izdarāms. Un arī varām pārstāvji ir ļoti atsaucīgi bija to laiku un palīdzēja šo visu īstenot. Un būtībā kādu 2 mēnešu laikā jau pēc saules paneļu uzstādīšanas un šīs te formas un atbalstā formas iesniegšanas jau pusi no šīs mūsu ieguldītās naudiņas no valsts jau tika atskaitīta atpakaļ. Jā, mūsu gadījumā tie bija gandrīz 50% no kopējās saules paneļu iegādes šīs summas, kas ļoti atviegloja šo te finansiālo stāvokli kopumā jau mājas arī šīs te būvniecības sākuma visā procesā. Saules paneļi ne tikai atnes finansiālu ieguvumu, bet arī dod ieguldījumu vides labklājībā. Es domāju, ka cilvēkiem noteikti nevajadzētu baidīties no šiem te projektiem un potenciāliem atbalstiem. Ir jāvar vaļā, jāsāk rakt, un nekas nav tik sarežģīti, kā tas sākumā izskatās, jo ieguvums ir neatsverams. Neskaidrību gadījumā Klimata un enerģētikas finanšu instrumenta departamenta direktors Raimonds Kašs aicina sazināties ar Vides investīcijas fondu, kas var sniegt konsultāciju, lai izvairītos no pārpratumiem atbalsta programmas ietvaros.
Bet nākamajā sižetā uzklausīsim pieredzes stāstus un gūsim arī padomus, kas jāievēro suņu saimniekiem, lai dodoties pastaigās pilsētvidē, šīs pastaigas būtu jaukas gan pašiem suņiem, suņu saimniekiem un arī apkārtējiem iedzīvotājiem. Doties pastaigā ar savu četrkājaino draugu ir lielas daļas Valmieras iedzīvotāja neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Tomēr pastaigājoties ar suņiem pilsētā, publiskās atpūtas teritorijās, tostarp arī Sajūtu parkā, mēdz būt nepatīkami atgadījumi. Ir tādas situācijas, ka suņu saimnieks iet ar vairākiem suņiem, kur ir palaisti brīvā dabā. Protams, viņi dzīvojās un savā starpā, bet tajā pat laikā parku apmeklē ļoti daudz mazi bērni, kuriem šis suns ir bērna augumā, un tā satikšanās ar suni jau var būt diezgan traumatiski tam bērnam un radīt dažādas nepatīkamas sajūtas. Tāpat arī ir saimnieki ar ļoti lieliem suņiem, un ka viņi tiek palaisti brīvi skriet. Tas nav īsti korekti attiecībā pret pārējiem parka apmeklētājiem. Lai pastaigu rezultātā nerastos nepatīkamas situācijas, Sajūta parka atpūtas kompleksa vadītāja norāda, saimniekiem jābūt atbildīgiem gan pret sevi, gan pārējiem. Ir tā, ka Sajūta parka apmeklētāji ļoti bieži zvana un jautā, vai drīkst ar suņiem braukt pie jums ar suņiem. Jā, šī iespēja mums ir. Vienīgi tas, kad katram ir jāsavācē sava suņa atstātie ekskrementi. Līdz ar to mūsu parks ir viens no tiem, kurā tad var arī braukt, atpūsties kopā ar saviem četrkājainiem draugiem. Bet tajā pat laikā mēs vēlamies, lai viņu saimnieki izdarītu no savas puses tas, kas viņiem ir jāizdara. Atbildība ir atslēgas vārds, lai nevēlamas situācijas pastaigājoties ar suni būtu mazāk. Pēc likumdošanas pilsētā mēs nedrīkstam suni laist vaļā. Pašvaldība ir norādījusi konkrētas vietas. Pašvaldība var norādīt, kur var suni laist vaļā. Tāpat var laist zaļajā zonā kaut kādās vietās, bet tādā attālumā, kādā mēs spējam kontrolēt. Ja man tā jāsaka godīgi, tad 90% saimnieki bez pavadas suni nevar nokontrolēt, ieraugot citu suni, bērnu, cilvēku. Līdz ar to pilsētā suns būtu jāved pavadā. Jo ne katrs suņa saimnieks grib, lai pie viņa suņa pieskrien, ne katrs cilvēks grib, lai pie viņa pieskrien. Līdz ar to man vienmēr gribās suņu saimniekiem pateikt, jūs suni nopirkāt sev. Apkārtējiem nav jādomā, vai man jābaidās no viņa, vai man nav jābaidās, vai viņš kož, vai viņš nekož. Nekas vispār nav jādomā, jo tas ir jūsu suns, un jums ar viņu arī jādzīvojas, jākomunicē, un apkārtējiem viņš nedrīkst traucēt. Kur ir tas mīnus, kāpēc saimnieki mēdz laist vaļā tos suņus? Jo viņi nopērk veiklā metru garu pavadu, un suns iet blakus. Sunim tā ir pilnīgi neinteresanta pastaiga. Sunim interesē ostīt krūmus, grāvjus, kokus, soliņus. Tāpēc es vienmēr saku, tā metrīgā pavada ir tikai aizvest līdz vetārstam, līdz kaut kurienai. Sunim pastaigā vajag vismaz 2 metru garu pavadu, un tad arī viņš būs izstaigājies, izostījies. Tomēr, ja suns ir bez pavadas, kinoloģi iesaka neskriet, nebļaut, noteikti nevicināties ar rokām, lai asa rīcība sunim neizraisītu nevēlamu reakciju. Protams, ir saprotams, ka cilvēkiem var būt bail. Ko es varu ieteikt no praktiskā viedokļa? Praktiski visiem ir soma līdz, kaut kas, jebkas, kas jums ir līdzi, ja jums nāk klāts svešs suns, tad vienkārši viņu nolikt priekšā. Kinoloģi norāda, kontrolēt savu suni ir saimnieka atbildība. Tomēr ir paņēmieni, kā šo prasmi izkopt. Ja jūsu suns ierauga kaut ko, jūs saprotat, kad viņš varētu uz to noreaģēt, saimniekam ir priecīgi jāpievērš suņu uzvedību un jāskrien pretējā virzienā. 90% suņu aizskries pakaļ saimniekam. Jebkuras pastaigas laikā saimniekam mainot virzienu, var veicināt sadarbību ar suni. Tādējādi viņš iemācīsies sekot, uzraudzīt, kur atrodas saimnieks. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija dalības skola Valmieras tehnikums aicina uz skolēnu mācību uzņēmumu reģionālo pasākumu Cits bazārs, kas sestdien, 17. februārī no 10:00 rītā norisināsies Tirdzniecības centrā Valleta. Pasākumā piedalīsies 60 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi no dažādām Latvijas skolām, piedāvājot savus oriģinālos izstrādājumus, kosmētiku, pārtikas preces un inovācijas pārtikas nozarē, dažādus koku izstrādājumus, rotaslietas un aksesuārus, kā arī aplikāciju, interneta lapu izstrādes un tehnoloģisko inovāciju risinājumus.
1. martā 6:30 vakarā kafejnīcā Tērbata Valmieras novada fonds jau 2. gadu rīko izklaidējošu labdarības pasākumu Labdarības kazino. Galvenais uzdevums paliek nemainīgs – vienot Valmieras novada ziedotājus aizraujošās un azartiskās aktivitātēs un piesaistīt ziedojumus. Vakara gaitā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti projektu konkursam Sev, tev, novadam, kas tiek izsludināts reizi gadā, un ik viens Valmieras novada iedzīvotājs var iesniegt ideju un saņemt finansējumu ieceres īstenošanai Valmieras novada apkaimju attīstībai. Valmieras jaunā teātra institūta sadarbībā ar Valmieras vasaras teātra festivālu plāno īstenot 2 mākslinieku rezidences Sedā. Tās rezultātā sadarbībā ar vietējo kopienu taps jauns skatuves mākslas darbs. Valmieras vasaras teātra festivāla mērķis ir arvien vairāk ar festivālu programmu apdzīvot Valmieras novadu. Tādēļ šoreiz izvēlētā vide ir mazpilsēta Seda. Tiek meklēti profesionālās karjeras sākuma posmā esoši skatuves mākslinieki, teātra režisori, dramaturgi, kuram ir pieredze vismaz vienas izrādes veidošanā sadarbībā ar kopienām, kā arī vēlme kolektīvi veidot procesā jaunradītas izrādes. Pieteikšanās līdz 21. februārim. Pieteikumu anketu meklē Valmieras novada tīmekļa vietnē. Lai radoša nedēļas nogala Valmieras novadā!